Labdien! Esmu Inese Jansone, amatniece, kas nodarbojas ar ādu. Šodien es jums parādīšu, ko var izveidot no dažādām ādām. No ādas var izgatavot kārbiņu, piemēram. No ādas var izgatavot somiņas un maciņus. Noderīgas lietas ir blociņi dažādi, kur var pierakstīt lielāki, mazāki. Ādas somiņas ir ļoti noderīgas. Šāda maza somiņa būs plecā pakarināma un ieliekams telefons, kāds rakstāmais varbūt. Biroja darbinieks var sev izgatavot lielāku somu, kurā ies planšete. Tas arī ir telefona maciņš. No sīkām lietām var veidot rokas sprādzes, no kažokādu izmantot, gludo lielo pādu. Tā arī ir aproce, kas ir krokota un veidota no cūkādas. Sīkāk var izstāstīt par ādām, kādas pielieto rokdarbnieki un amatnieki. Tās ir cūkādas, šī ir biezāka cūkāda, nešķelta, bet ļoti bieži šķeļ cūkādu, tā ir virskārta, un tad ir tāds plāns materiāls, kuru var krokot, kuru var krāsot. Šī āda noteikti ir jālīmē uz biezāka materiāla. Ja veido blociņus, tad pamatā būs kartons. Piegriež kartonu vajadzīgā izmērā un ādu uzlīmē virsū. Rokas sprādzei, aprocei ir pamatu ņemta biezāka āda, kurai labā virskārta nošķelta, izmantota kādiem citiem nolūkiem, apģērbam vai kaut kādiem citiem izstrādājumiem, bet palikusi šķelte, kurai var līmēt atkal virsū citu ādu un veidot pēc saviem ieskatiem. Es jums parādīšu, kā uztaisīt aproci. Lai to izdarītu, ir nepieciešami ļoti vienkārši instrumenti. Katram pieejami. Tas ir nazis, ass, ar ko varēs nogriezt tādas sloksnīti. Būs vajadzīgs īlens, metāla lineāls un PVA līme. To izstrādājumu krāšņāku mēs padarīsim ar dedzināmo aparātu, kas arī ir iegādājams depo veikalā par pieejamu cenu. Šeit ir dažādi uzgalīši, kad arī var izmantot tādus, kas patīk un veidot savu ornamentu. Ādas sloksnīti nogriezīsim rokas apkārtmērā, kas bērnam būs 17 cm, pieaugušam cilvēkam 20. Rokas aprocīti taisīsim no lielo pādas. Nomērīsim apkārtmēru, kas mums bija 20 cm. Nogriezīsim. Taisnu leņķi, lai nav šķība. Tas būs aproces pamatne, šādas gabaliņš. Ir jāatzīmē vidus, vispār jāizdomā, kāda būs kompozīcija. No šīm štancītēm veidosim ornamentu, bet iepriekš ir jāzina, kur šie raksti izveidosies. Es atradīšu vidu šai strēmelei. Un novilkšu vieglu līniju, kas vēlāk izdzisīs un nebūs redzama. Vidū būs mums lielāks raksts un gar malām arī būs iespiests ornaments. Arī novilksim līniju.
jāizvēlās, kur būs īstie uzgalīši, no kā veidosim rakstu. Šī puķīte varbūt būs. Stingri jāstver rokā un ir jāspiež ādā. Izmēģināsim, cik stipri mums iedeg. O, diezgan karsts ir. Šeit vienu. Taisīsim aizdari. Tam ir vajadzīgi 2 caurumiņi un ādas sloksnīti. Caurumiņu mēs varam izsist ar caurumsitamu. Te ir jāpalūz, lai sasien. Šeit mēs sasienam mezgliņu, lai nevarās cauri. Nogriežam. Nu tā. Aprocēji nopaļojam asos stūrīšus, lai glīti vienādi. 4 stūrīši. Es jums parādīšu, kā no plānās cūkādas gatavo krokotu aproci. Izvēlamies plānu elastīgu ādiņu, viņa var būt caurumaina, to visu mēs līmējot sakrokosim un caurumi tiks paslēpti. Vispirms mēs šo ādu uzliksim uz karstas plītiņas un viņa savilksies. No karstuma āda savelkās un iegūst tumšu tonējumu. Tur, kur pieskarās vairāk āda, tur viņa sakrokojās un apdeg.
iegūstam tādu grubuļainu, diezgan stingri, cieta paliek āda, tāpēc viņu tagad liksim un uzmanīgi līmēsim uz pamatnes. Vispār āda ir, labā puse ir gluda, spīdīga, kreisā puse ir tāda kā mazliet pūkaina. Līmējam uz ādas kreisās puses, ņemam PVA līmi un sākam pa posmiņiem, jo līmeņas sakaltīs nelips, vajag tā pakāpeniski smērēt līmi un pielīmēt pa mazam gabalinam. Vēl ar irbulīti var veidot krokas līmējot un jāpiespiežas ādai klāt cieši. Caurumus var aizvilkt ciet, tādēļ šeit var arī izmantot netik labu ādu, veidojot krokas, noslēpjam defektus. Skatīsim, kas pēc toņa der, tā varētu būt varbūt arī šī pusīt. Sakombinēsim no divām ādām. Uzmanīgi jāturpina līme, smērēt, cenšoties nenosmērēt labo pusi, kas ir aproce jau gatavā daļa. Veidojam tagad krokas ar līmes palīdzību un velkot ādu kopā, veidojas tādas gropītas, krociņas. Tagad atliek nogriezt lieko ādu, kas ir pāri pamatnei. Nogriezīsim. Jāpielabo, kas palicis nepielīmējies.
savienojumu vietu vēl var noslēpt un padarīt tādu glītāku, ja te uzspiež atkal ņem karstos spiedodziņus un šeit var savienojumu vietu uzspiest ornamentu. Parādīšu, kā no ādas var izveidot puķīti. Un šeit mēs viņu piestiprināsim aprocei vidū. Izgriežam uzzīmēto ziediņu. Liekam uz karstās plītiņas, piespiežam viducī, un šis ziediņš iegūst tādu telpisku formu. Paceļās lapiņas kur augšā, ziediņš iegūst tādu dabīgu formu. Puķītei ir jāizveido caurumiņš ar īlenu, izduram caurumu. Ņemam ādas sloksnīti, izveram cauri. Iesienam mezgliņu, lai puķīte neslīd nost. Tas arī būs puķes viducītis. Aprocē arī ir jābūt tagad caurumiņam, izduram ar īlenu. Izveram sloksnīti cauri. Puķīte piestiprināta. Šeit atliek tik vēl pielīmēt no kreisās puses. Tāpat daram ar atlikušajām divām. Nopaļosim galus aprocē. Lai apšūtu aprocei sloksnīti ādas, ir jāizsit caurumiņi gar aproces malu un ar adatu jāapšuj šaura ādas sloksnīti apkārt. Apšuvītis sāk šūt no maliņas pie stūrīša kaut kur un neredzami viņu pielīmē. Nogludina, tad viņa gluda neredzama šuj tālāk apkārt visai aprocei, nobeidz tur, kur ir sākts. Un apšuvīti pielīmē sākuma sloksnītei. Tātad beigas ar sākumu sajiet kopā un tiek pielīmēts. Šeit ir redzama tāda sākums un beigas. Aizdare, šai aprocei aizdare ir magnētiņš, nopērkams šūšanas piedarmu veikalā. Viena aizdara sastāv no 4 elementiem. Paslēpts šeit virspusē zem ādas ir virspusīte, kuru izdurot ādai cauri, uzliek pretējo, kas nāk klāt. Šūšanas piedarmu veikalā ir iegādājums arī šādas metāla aizdarītas, kuras ar asiem zobiņiem iestiprinās ādā, jāiespiež, un tā ļoti labi kalpos, kā izdara.